Nu ko, visas labās lietas reiz beidzās. Diemžēl tā notiek arī ar Atzolām. Ir pienākusi 4. diena, mēs esam super ieintriģēti un gatavi jauniem darbiem un gaidīsim nākamo gadu, nākamās Atzolas. Atzolos līti, vīta, kur lobu cilvēku spīti, vīta, kur dorgo valoda dzīdi. Skaista I breiva laistīs tūkstūšam krosu, man prīks, ka tev ir daudz labu mosu. Vīta, kur zeme smaida ar zīdim, dzirdi, skaņu vordi pareizi cīti, klausī sapnus īroda. Es iegūtu daudz vairāk nekā es sagaidīju sākumā. To, ka vislielākos to cīgumus, tas, ka es redzēju, cik daudz cilvēku jaunieši šobrīd dzīvoja Latgolā, ir daudz ko dara. Pirms tam, kā Reigas students, es biju tāds malnīs plankums bija par to visam biznesa un sociālajiem īstējiem, kas ir mūsu pilsētos tikpat Latgolā. Es saku, ka jā, daudzi varvēga cilvēku, jaunu skatījumu uz dzīvi. Galvenais arī labi atcerēt. Tas pilnīgs relaks, kas bija sazakļojis. Kas ir spilgtoklis? Tie pati pirmo dīna, kad mēs atnācām uzreiz pirmajā dīnā, bija lektore, kas stostīja par drošumspēju, un visi dalībnieki uzreiz arī atsevieri. Es pasciet, varēja runāt par savam vojēbu un par stiprējiem spēkiem. Likos, ka mēs visi uzreiz kļūstam daudz draudzīgāki. Gaidīju no Atzola semināra. No Atzola semināra es gaidīju jaunus draugus, motivāciju tālākai dzīvei un varbūt kaut kādas jaunas idejas biznesa vai novada un varbūt pat visas Latvijas attīstībai. Ko tu esi ieguvis? Principā visu, ko es vēlējos, esmu ieguvis un man ir radusies ļoti forša biznesa ideja, ko arī mēs ar savu draugu Sergiju centīsimies realizēt nākotnē. Sagaidījām to, ka mēs atbraucam, lai iepazītu jaunus draugus, lai iegūtu zināšanas, lai sadraudzētos ar visiem. Kā tas izdevās? Tos zināšanas mēs ieguvām dažādos semināros ar pašiem lektoriem un pašiem cilvēkiem. Kas visvairāk paliks atmiņā? Tas, ka ir draudzīgi visi kopā spēles ar spēles, draudzīgi kādiem pīvunskura. Kopumā ir te atmosfēra. Un, ka visi nav tādi mākslīgi, visi tādi atvērti, forši, tādi aktīvi jaunieši. Paši semināri Atzolas es gaidīju arī jaunas iespējas uznāt. Cerēju uznāt jaunus cilvēkus, dabūt jaunus kontaktus un arī pavadīt labi laiku. Arī cerēju, arī sanāca tā, ka es ieguvu zināšanas no paša semināra. Ko tu paņemsi līdzi vēl no šeit? Tieši paņemšu. Paņemšu tās zināšanas, ko mums deva tie skolotāji, vadītāji projekta. Un cerams varēšu viņas pielietot nākotnē, palīdzot kaut kam citam arī kādā darbā. Tu šeit? Es gaidīju jaunas kontaktus kursvarā. Patiesībā sakot, es gaidīju prasmes, kā apmācībos. Gaidas nebijis. Ko tu te iegīji? Tiesībā sakot, cīši nopietnu izvēlējos. Es par to, ka es pēdzot izlēmu, kādu profesiju es sev gribu. Es gribu būt par jaunu slītu speciālistu. Pie mums bija vīkslektors, kas man jūs pastāstīja, kā parīkot, kādi plusi, kādi mīnusi. Man tas bija cīši vērtīgi. Bet es, kas no šitām 4 dienām uz stūptā paliks atmiņā? Es tam 4 dienām? Kāds apjautājums. Nezinu, ka es nevaru pasēt cīši kaut kādu notikumu. Uzpār kā kompānija. Da, cīši paliks atmiņā firma, kā mēs spējām, nezinu. I te bija kā pierādījums, ka dzīve nav tikai pilsētos, kā dzirām iztažot.
paša uzsauksme pašreiz? Es gaidīju jaunas zināšanas, jaunus draugus, paziņas, un vairāk, ko es iegūtu, tas būs laikam zināšanas. Tas paliek atmiņā. Spilgtākais, kas bija palika atmiņā? Atpūta uz ezera, kad visi aizgāja peldēties. Nē, daudz informācijas. Vispār nezinu, ļoti daudz par to momentu. Koša dažādos semināros, vai tu vari pastāstīt, ar ko Atzalis atšķir no citiem tādiem klasiskiem jauniešu aplicības semināriem? Te ir vairāk neformālos izglītības aktivitātes. Reizam liekas, ka gosti, kas atbrauc, vienkārši pastosta par sevi, kas varbūt nazalīkās uz pirmo breidi, ka tas ir kaut kāda informācija, kas varbūt izglītojoša, bet pēc pirmajām 10 minūtēm tu saproti, ka tu caur to vīnu stostu vari izavicēties un reāli pieredzes vicēties sev kaut ko noderīgu un paņemt līdzi, ka tam nav obligāti jābūt PowerPointā sakortotam, sasistematizētam slaidam ar kaut kādiem gudram definīcijām un tādam lītam, bet ka vienkārši var arī neformālā gaisotnē izrunājot lītis, aplētīs, siežot, nonotīs daudz noderīgam pordomam, secinājumiem. Kādas jaunas prasmes tu izavicēji organizējot semināru un kādu vismaz vienu jaunu prasmi semināra laikā? Komunikācijas pieejas un nedaudz labākā laika plānošana, kas ir svarīga tieši štamā breidē, kad ir vairāk nekā viens cilvēks un ir grafiks un ir savs režīms pieejas. Ja, piemēram, nākošajā gadā būs Atzalis, kādas tēmas iekļaut nākošā gada Atzalu tajās nodarbībās? Es domāju, ka šogad bija laba tēma izvēle saistībā ar uzņēmēju darbību pilsoniskumu, ka tomēr ir jāstiprina lokālu patriotismus jauniešiem. Šeit bija foršs piemērs puiši no Dagdis, kuri viņas aiziet vicētīs uz Daugavpils universitāti, viņas uzreiz uz Tehnoloģiju akadēmiju, bet viņam jau ir tas tāds, tuvāk sātai, nevajag obligāti skriptam uz Reigu, ka it pat var kaut ko sasniegt, un domāju, ka te doma ir jāplieš plašumā, lai nebūtu tā, ka latgaliskais ir tikai hobijs viena nedēļā, bet kaut kādā veidā palikt ar to sākas sajūtu, tāpēc ir jāpīdovai nostos jauniešiem par īspējām izaugt citiem šeit, un, protams, ir pīļi potnam kaut ko vairāk no kultūras un tradicionālas kultūras. Vēlējies braukt uz Atzalu. Es vēlējos padzīvot Lietuvā, padzīvot šajā darbā, gūti jaunas pieredzes un zināšanas, nepazīstīt daudzas jaunas cilvēkus. Ko tu gaidīji no šī semināra? Gaidīju vienākas zināšanas par radošo spēju Latgales vēsturi. Tu zināji kaut ko? Jā, es uzzināju kaut ko nopietnu. Tātad, ko tu paņemsi līdz no šejienes un ko tu esi ieguvis? Es mēģinājos iet ar cilvēkiem un uzzināju daudz ko, ko tieši iepriekš nezināju par biznesu un atbildēt. Kā tev likās, jaunieši bija interesēti un ieguva kaut ko? Es ļoti gribu cerēt un satēt, ka jā, un es domāju, ka tā arī ir, jo tiešām bija padomāts arī par tiem gostiem un lektoriem, ko mēs saucam, lai būtu tādi interesanti arī kā personības, nevis tikai, ja varētu kaut kādu savu teoriju sostīt par to, ko viņi zina, bet arī kā piemērs, kā iedvesmotājs arī tie paši cilvēki. Līdz ar to es domāju, ka bija interesanti. Varbūt kādam kaut kādas teorētiskas lietas varbūt nelikās interesanti, bet es domāju, ka tas bija realitāji salikts kopā, kad arī mums bija arī kā praktiskāka nodarbība, kad mēs gājām pilsētas mežnieces, kad arī varēja kaut ko redzēt, pārbaudīt sajust, tā kā ne tikai dzirdēt. Kādas ir nākotnes vīzijas? Nākotnes vīzijas, es domāju, mēs tādus seminārus turpinām, ja jauniešiem ļoti pateik, Atzalis ir pie brands. Ļoti daudzi tie, kas ir iepriekš bijuši atzulījuši, tad arī tai patika, ka padeva viesti, izstāstīja poriem, kas arī tie bijumi bija baigi forši, jaunie pīsasaprit. Tagad, domāju, ar jauniešu aplicībām mēs turpināsim. Protams, būs arī citi projekti, piemēram, Latgalīšu kultūras ziņu portāls LKLV. Tas droši vien paliks. Tad arī droši vien grāmatu izdūšana un tirzniecība. Tie ir lieli darbi, kas noteikti būs, un es ļoti ceru, ka būs arī dažādas jaunas interesantas iniciatīvas.
palikt uz šeini? Nezinu, vairāk kāda emocijas, izpētes, varbūt kādas zināšanas, dažādas jaunas iegūtas. Ko tu ieguvi? Es domāju, ka vairāk atmiņā paliks tieši emocijas, izpēdi. Bet Artur, kad tu pisi sacīji apvīcībām, kādi tev bija domas, ko tu gribēji sagaidīt apvīcību laikā? Es gribēju izsaucēties kaut ko jaunu, kaut ko nezināmu, kaut ko tādu, ar ko es iepriekš neesmu saskories. Vai arī kaut ko tādu, ar ko man iepriekš nav bijusi vispār pieredze, pilnīgi nekādas pieredzes. Kādā veidā tā informācija vai iegūtās lietas tev tagad noderēs toļāk? Es pagaidām vēl domāju, grūts pasciet uz sitīņa par to, ka es neesmu tāds kā uzņēmējs. Es drēžāk esmu tāds kā vietējais patriots. Tāpēc man vairāk lokāla patriotisma idejas, kaut kas tam līdzīgs, tas man ir tuvāks. Bet varbūt kādreiz nākotnē es kļūšu par kādu vierīnīgu latgaļas biznesmeni, kas nosadarbosīs ar, teiksim, eksportu un dos darbu ļoti daudziem cilvēkiem. Kā ideja par Atzolām man tā diezgan spontāni ienāca prātā. Pateica, braucu. Ko es varēju sagaidīt? Sagaidīju, protams, atrast jaunus draugus, pieredzi, iegūt jaunu. Jo tas ir ļoti svarīgi, tīpaši vasaru veltīt kaut kā liederīgi, tā lai būtu palikušas kaut kādas iemaņas un kaut kas, ko atcerēties. Ieguvu es vairāk nekā sagaidīju, protams. Es ieguvu jaunas zināšanas arī par savu valsti, arī jaunus terminus, kurus nezināju. Ļoti patika. Ieguvu arī daudz jaunus sakarus, ko es arī ļoti gaidīju, un arī draugi, un tas ir super arī superīgi pavadītu laiku. Man ļoti patika, un es ļoti priecājos, ka es aizbraucu uz Atzolām. Latgola. Vasara. Uzņēmējdarbība. Latgolas studentu centrs. Daba. Kungs. Draugi. Jaunas iespējas. Biznes. Jautrība. Prieks. Idejas. Priecīgums. Tas viss Atzolos arī nokuš gods. Aizolī!